Piedāvāju Daniels. Ļaujiet man pačukstēt jums noslēpumu. Ļoti vienkārši koncepts, par ko atšķirās iebraucēju vardarbība no vietējās vardarbības. Ok, esmu gatavs. Atšķirība ir tāda, ka iebraucēju vardarbība ir pilnībā novēršama, viņiem te vienkārši neatrodoties, kas ir atrisinājums ar dažiem vienkāršiem lēmumiem. Nē, nu jā, loģiski. Grūti strīdēties ar to. Ir īpaši, kad viņš paskaidro, kas šie vienkāršie lēmumi ir. Kas pa problēmu? Viņš nepaskaidro. Nu, neko tad. Ticēsim uz vārdu, ka ir tādi vienkārši lēmumi, ko mūsu stipri konservatīva un anti-imigrantu valdība vairākus gadus nav spējusi pieņemt. Bet, pastāstiet tad par to vietējo vardarbību. Turpretī vietējā vardarbība ir vietēja. Jā, viņi te ir, viņi te būs, ar to ir jācīnās. Tā enerģija, ar ko šie anti-imigranti cīnās pret vardarbību. Vietējā vardarbība ir vietēja. Jā, viņi te ir, viņi te būs, ar to ir jācīnās, bet to nevar atrisināt ar šādu te burvju lēmumu. Tātad vardarbību, ko veic imigranti, var atrisināt ar burvju lēmumu. Dažiem vienkāršiem burvju lēmumiem. Var redzēt, ka čali izdzina no Hogvardas, kopš vārdā nesaucāmais tika pievarēts. Bet laikam pirms tam Hermione vēl uztaisīja viņam vienu stupīdo vai divu stupīdo. Vai kaut kāds 15 stupīdo. Turpretī importēto vardarbību pavisam vienkārši var atrisināt. Viņiem te neatrodoties. Tikpat vienkārši mēs varam atrisināt vietējo vardarbību. Ieliekam visus džekus cietumā. Saslēdzam viņus roku dzelžos, izolējam dzīvošanai ogrē. Vienkārši risinājumi bez kritiskās domāšanas. Daniels, mēs mainam noteikumus.